Draugi, esiet sveicināti televīzijā Domu improvizācijās. Brīdī, kad šis ieraksts iet gaisā, ir piektdienas vakars, 7:00, un mēs turpinām sarunas, diskusijas, domu improvizācijas lūk par to, kas notiek pasaulē, Latvijā, mūsu mājās un visur citur. Un nezinu, kā jums, bet man ir tāda sajūta, ka kaut kā esam iestrēguši. Kaut kāda tāda sajūta, ka nedēļa pēc nedēļas mēs ejam kaut kur uz riņķi, uz apli vien, maļam šķiet vienas un tās pašas tēmas. Tāpat Istambulas konvencija, tas pats budžets un visi citi jautājumi, kas grozās ap to vien. Un kā jau mēs runājām arī kaut kad iepriekš, droši vien tuvākā gada laikā mums tajā tādā maļamajā mašīnā vai starp tādiem dzirnakmeņiem būs kādu laiku jāpavada. Mēs malsim ne to vien un ne par to vien būs mums arī jārunā. No vienas puses, it kā liekas, pasaulē notiek vienlaikus ļoti daudz un dažādas lietas. Starptautiskā līmenī tur ir Gaza, tur ir kas viss tur Amerikā notiek un tā tālāk. Mūsu pašu mājās mums ir tā pati Stambula, diskusija aizvien turpinās par to. Te pavisam nesen, kādu laiku atpakaļ, televīzijā bija sižets par to, ka Katoļu baznīcā trūkst priesteru un sāk lēnām pamazām kalpot priesteri no Nigērijas, no Āfrikas. Tajā pašā laikā kaut kur notiek piketi par to, ka migrācija ir cilvēktiesības, kādi metas to visu lamāt. Un var sakot, ir mazliet tāda, es lietošu šo vārdu, bardaka izjūta. Ka vienlaikus notiek visos virzienos kaut kādi aktīvi viedokļi, strīdi, diskusijas, polarizācija un iestājas tāds apjukums vienā mirklī. Bet mēs ar tevi runājām pirms ētera, ka patiesībā uz to visu var paskatīties no tāda mazliet augstāka skatu punkta, no tādas augstākas perspektīvas, un patiesībā jautājums ir tāds lielais jautājums, kurā virzienā principā mēs, ne tikai kā Latvija, bet kā cilvēks vai sabiedrība kopumā, globālā sabiedrība, kurā virzienā mēs vispār virzāmies. Un es labprāt gribētu, lai tu mazliet ieskicē, kā šie šķietami tik dažādie procesi, tik dažādie notikumi, kur varbūt vienam cilvēkam vienā jautājumā ir tāds viedoklis, citā jautājumā ir cits viedoklis, kā patiesībā šie visi savijas kopā, tieši no tās perspektīvas, kurā virzienā mēs virzāmies. Jā, paldies. Es domāju, ka tas, ko tu saki par to apjukumu, ir īsti vietā. Es tikai uzreiz gribētu piebilst, ka, manuprāt, tā ir daļa no tā, par ko mēs esam daudz dzirdējuši aizvadītajos gados, par informācijas karu, par dažādām ietekmes operācijām, par to, ka faktiski zināmā mērā tas ir stihisks process, bet zināmā mērā tas ir arī veicināts process. Proti radīt cilvēkos šo sajūtu, ka mēs jau īsti nezinām, kur mēs te virzamies un kur ir jāvirzās, un skaties, kur vien gribi, tur liekas, ka ir kaut kādas problēmas un grūtības un neskaidrības. Un tajā brīdī tiek aktivizēts mūsos zināms tāds instinktīvais līmenis, ka, ja es nezinu, kur tālāk iet, tad jāiet atpakaļ. Tad ir jāiet pie zināmām lietām, tad ir jāpaliek pie tā, kas vismaz ir, jo tu sazini, ka tu vari kaut ko pazaudēt. Un vai tiek aktivizēts šis instinktīvais līmenis, ka drošāk ir iet atpakaļ, vai arī apjukuma brīžos var panākt situāciju, kur cilvēks ir tik apjutis pats sevi, ka viņš nospriež, tad jāklausās ir autoritāte. Tad jāklausās kāds, tas ir apmēram tā kā bērnu un pieaugušo attiecībās. Bērns pēc definīcijas nesaprot neko, nezina neko, nevar neko, jūtas bezpalīdzīgs, un vienīgais glābiņš ir, ka viņš skatās uz augšu, uz pieaugušo. Ko tad man pateiks, kas man būs jādara, kā ar mani izrīkosies. Un es domāju, es piekrītu, ka šis apjukums tiek apzināti varbūt arī sabiedrībā ieviests, uzturēts, kultivēts, pastiprināts, lai kaut kādos brīžos teiktu, tad klausieties mūs, ja jūs esat apjukuši, tad mēs zinām,
kas jums ir jādara, kur jums ir jāiet. Jā, es domāju, ka tādā ziņā jau tieši tas tiek izmantots, un tas ir tas mērķis, ka ne jau vienkārši ievest apjukumā, bet tanī brīdī, kad tas apjukums ir vieglāk manipulēt. Ir vieglāk manipulēt un ir vieglāk varbūt pat skaitliski mazākumā esošiem cilvēkiem, bet saliedētiem un ar kaut kādu savu varbūt ļoti neveselīgu, bet tomēr mērķi virzīties uz priekšu. Ja? Tas ir tāpatās, kā mūžīgi jāatcerās, ka Krievijas revolūcijas gaitā patiesībā uzvarēja salīdzinoši neliels cilvēku kodols, kuri vienkārši pamanījās tajā, kamēr pārējie domāja un nevarēja saprast, ko tad un kā tad īsti. Viņiem bija vienkārši uzreiz skaidrs, un ar šo savu pseido skaidrību viņi īstenībā panāca ļoti lielas un traģiskas lietas. Bet es domāju, ka tas tiešām ir no svara. Tad, kad atkal mēs skatāmies par to, kā te Latvijas politiķi, kuri izskatās pat, teiksim, īsti nav iedziļinājušies kaut kādos iedzienos, gudri spriež par to pašu Stambulas konvenciju un vispārējo, un ļoti dusmojās, kad viņiem saka, ka īstenībā tā ir izvēle starp kaut kādu krievisku domāšanu un krievu, teiksim, Kremļa narratīvu un kaut kādu eiropeisku un Eiropas kultūrai un civilizācijai piederīgu domāšanu. Ir vērts tomēr tajā brīdī saprast, ka tas tiešām ir tas jautājums. Un es jau, piemēram, nesaku, ka visi tie cilvēki, kas tur ir pret Stambulas konvenciju, ka viņi obligāti ir kaut kādi Kremļa aģenti vai ka viņi cīnās ar to tāpēc, ka viņi klausās Kremlī. Protams, ka nē. Bet vienalga tas neatceļ faktu, ka tagad tu sēdi mašīnā vai tu esi kaut kāda, uz dzelzceļa sliedēm, kuras iet, teiksim, no dienvidiem uz ziemeļiem vai vienalga kādā citā virzienā, ir viens virziens, un otrs virziens ir jautājums, kurā virzienā tu virzies. Vai tu virzies tāpēc, ka tu gribi tur kaut kur līdz galam nonākt, vai tu virzies tāpēc, ka tev ir kaut kāds uzdevums no malas, vai tu virzies tāpēc, ka tu pats esi izdomājis, ka tas ir tas virziens, bet jautājums ir ļoti vienkārši, uz kuru pusi tu virzies. Un tāpēc es uzskatu, ka ir vērts tas, ko tu saki, ik pa brīdim paskatīties tā globāli. Un es domāju, ka globālais lielais jautājums man ļoti patika savā laikā ir izteikts, es to ieraudzīju vienas grāmatas nosaukumā, nopirks, starp citu, Briselē, protams, vai ne, Eiropas centrā, bet labi, grāmatnīcā ieeju, skatos liels ķieģelis. Grāmatas saucās Empātiskā civilizācija. Un tas bija tāds vēsturisks pārskats par to, ka tais pēdējos ir īpaši gadu simteņos Eiropa ir virzījusies pretī izpratnē par to, ka mūsu civilizācijai, mūsu valstī, respektīvi mūsu sabiedrībai, būtu jābūt empātiskai. Un viena no definīcijām, ko tas nozīmē, ir tieši tas, ka no mums nevienam nav jābēg. Ka šeit mēs kaut kā mākam tās attiecības tādā veidā veidot, ka tie, kas mēs šeit esam, dažādi cilvēki ar dažādiem varbūt uzskatiem, ar dažādu varbūt pat ticību un tā tālāk, ka mēs varam praktizēt to, kas mums ir svarīgs, un vienlaikus mēs mākam kaut kādā veidā tā sadarboties, ka neviens nejūtas tik ļoti apdraudēts un tik ļoti apspiests, vai viņam tik ļoti netiek uzlikti kaut kādi smagumi, par ko pārējie vispār neliekas neziņas, ka viņam te nav iespējams būt. Starp citu, tas man atgādināja vienu faktu, kuru es, man liekas, esmu kaut kad minējis, varbūt arī tās pašās domu improvizācijās jau kādreiz, bet es izlasīju tādu interesantu atziņu, ka kas pašos cilvēces pirmsākumos, kā varētu sacīt, kas cilvēku padara par cilvēku, vai kas cilvēku atšķir no pārējiem radījumiem, pārējiem cilvēku veidīgajām varbūt būtnēm, tad runa bija tieši par empātiju. Ne tehnoloģijas, ne kaut kādas zināšanas, bet tieši empātija. Tādā nozīmē, ka bija atklāti kaut kādi tur aizvēsturiski senču kauli, kur kādam tātad cilvēkam bija uzlikta šina kaut kur lūzums tāds kaulos, ka ja par viņu neparūpētos, viņš vienkārši aiziet bojā. Bet tie cilvēki, kas bija kopā ar viņu, bija nolēmuši, ka viņi par viņu parūpēsies. Un tas cilvēks bija izdzīvojis un nomiris, un tie kauli bija sadzījuši un par viņu bija parūpējušies. Jebkuri citi radījumi, jebkuri citi dzīvnieki vienkārši, kā saka, aiziet tālāk, tāpēc, ka tu esi par nastu un tā tālāk, un tu esi lieks, un tu esi traucēklis, tu esi nērts kļuvis. Ja? Mēs tev vienkārši izmetam laukā, mēs tev atstājam.
Bet cilvēks tāpēc ir cilvēks, ka viņā ir empātija. Un tieši šīs empātijas dēļ spēja iejusties otrā cilvēkā, kā viņš jūtas tajā brīdī, tajā situācijā, tā padara mūs par to, kas mēs esam. Un kamēr vien mēs, kā civilizācija spējam šo empātiju sevī saglabāt, tik tālu mēs arī, tik ilgi mēs esam cilvēki. Jā, un es domāju, ka tas, kas daudziem varbūt atkal nav līdz galam skaidrs, ka tas pat nav tāds ļoti abstrakts jēdziens, tā ziņā, ka, piemēram, vajag būt empātiskiem. Uz ko tad varētu atbildēt? Jā, bet jūs tur nesaprotat, ka šajā konkrētajā situācijā ir tomēr citi apstākļi un tā. Bet tā empātija, par ko tu arī runā, kas lika tam ar to salauztajām kājām to cilvēku kaut kā tik ilgi aprūpēt, kamēr tie kauli sadzīst, un tie ir mēneši, un tas vai nedēļas vismaz. Un rezultāts ir tāds, ka tiešām par viņu rūpējas, jo savādāk viņu vienkārši apēstu pirmais plēsoņi. Ka tas jau rodas no tā, ka attīstās cilvēka apziņa kā tāda. Un šī apziņa liek pamazām ieraudzīt sevi kontekstā, ieraudzīt sevi mazliet arī no malas. Un saprast beigās to, ka empātija ir runa, ka par to ir runa, ka šobrīd tā kāja ir lausta viņai vai viņam. Bet nākamajā mirklī tā var būt man, vai vismaz kādam man ļoti svarīgam, tuvam cilvēkam. Un te sākās tā apdomāšana, ka varbūt, ja es investēšos un ieguldīšu šo labvēlību un kaut kādus resursus tajā, kuram šobrīd ir grūti, tad es viņam palīdzēšu izkārpīties. Un tanī brīdī, kad man būs grūti, viņš īstenībā ieguldīs tos resursus manī. Tad jautājums ir tāds ļoti principiāls. Kā mēs rīkojamies kaut kādu grūtību vai apdraudējumu vai briesmu vai krīžu brīžos? Vai mēs tā kā norobežojamies no citiem cilvēkiem un sakam, katrs pats sev tuvākais un katrs glābis kā nu māk? Vai tieši otrādi kaut kādos grūtību laikos mēs tā kā saliedējamies vai tā kā meklējam kopīgi tos risinājumus, pa visiem kopā, nevis mēģinam kaut kā atšķelt kaut kādus tur švakos, vājos, nevēlamos un mēģinam katrs tad pats izglābties kaut kā. Jā, es piekrītu, bet es teiktu tev tā, ka tu pats esi daudz runājis un arī šajos mūsu sarunās pieminējis to, ka cilvēka smadzenēm ir vairāki slāņi. Respektīvi, ka tā smadzenes nedarbojas gluži vienkārši kā viena monolīta struktūra, bet ka tur ir tādi vairāki moduļi, kuri savā starpā pat konkurē brīžiem, kurš tad ņems virsroku. Vai, piemēram, instinktīvā daļa, vai kaut kāda racionālā daļa un tā tālāk. Un tas ir cilvēka tas lielais izaicinājums, ka cilvēkā ir arī visi tie instinkti, kas ir tevis pieminētiem dzīvniekiem, kas liek to vājo pamest, kas liek sacīt, tāda dzīve, vai ne, mēs taču nevaram visus izglābt, mēs tur nevaram parūpēties par visām pasaules tautām, mēs varam knapi par sevi parūpēties, vai ne? Līdz ar to mums ir vienalga, kas tur ar viņiem notiek, un lai viņi te nenāk, un lai viņi mums netraucē mūsu izdzīvošanai, vai ne? Jo mums jau tā jau liekas, un starp citu tas arī vienmēr liekas, ka ir pār maz. Un tai pašā laikā cilvēkam ir šī apziņas daļa, kura evolucionāri ir jaunāka, mazāk attīstīta, un līdz ar to pie jebkuriem stresiem viņa pirmā slēdzās ārā. Tas ir vispār visā organismā tā, ka tās senākās struktūras ir noturīgākas, vai ne, viņas ir ilgākas, stabilākas, un tas, kas ir nesen attīstījies, tas ir tas, kas ir pirmais, kas cieš, pirmais, kas kaut kādos apstākļos atrofējas vai kaut kādā ziņā atkal aiziet bojā. Un izskatās, ka līdzīgi tas ir ar mums. Un tai pašā laikā tieši tā apziņas, tā racionālā daļa, kas saka, jā, šobrīd būtu no vienas puses izdevīgi padomāt tikai par sevi, nebūt empātiskiem, nebūt tiem, kas domā par arī citiem, jo tāpat jau ir slikti. Tā racionālā daļa saka, jā, bet lūk, kā tu sacīji, kas notiks tālāk? Kā tad tagad tas būs? Tad, kad viņam nāca pakaļ, es klusēju. Tad, kad tam otram nāca pakaļ, es klusēju. Un tad, kad atnāca man pakaļ, tad jau vairs nebija neviena, kas vispār varētu mani aizstāvēt. Un tā jau veidojās diezgan traģiskie stāsti par Ziemeļkorejām un tam līdzīgām valstīm, kur tu vienkārši vari brīnīties, kā cilvēki var nonākt tādā verdzībā un tādā tumsā kaut kādā ziņā.
Tāpēc es sacītu, ka šie divi manis pieminētie virzieni, kur ir jāizvēlās, kurā virzienā mēs ejam, lai kā nepatīk tas mums kaut kādiem cilvēkiem, kuri gribētu pasniegt, ka abi divi šie virzieni ir vienlīdz racionāli, vienlīdz cilvēcīgi, vienlīdz vienkārši, man ir tāda pozīcija, otram ir tāda. Viņi īstenībā ir. Viens virziens iet instinktīvajā līmenī, un otrs virziens iet vairāk tajā apziņas, zināšanas un izpratnes līmenī. Jā, bet es tieši tagad gribēju tev jautāt, precizēt, par kuriem virzieniem tad ir runa? Jo tādā sabiedriskā, populārā, ikdienišķā nozīmē mēs mēdzam runāt par austrumu virzienu un rietumu virzienu, par piederību austrumu, politikai vai rietumu politikai, vai austrumu kultūrai vai rietumu kultūrai. Bet tad, kad tu runā par šiem diviem virzieniem, tu pat minēji vārdus instinktīvais un racionālais. Vai, labi, un tagad... Bet instinktus var racionāli argumentēt? Un savukārt ir iespējams to, kas ir tas apziņas līmenis, tur ieraudzīt, ka mūsos ir arī dažas instinktīvas lietas. Piemēram, pasargāt sevi, var izaugt līdz tam, ka es gribu pasargāt arī savējos. Pat tevis teiktais tad nozīmē, ka nav galējo virzienu racionālais un instinktīvais. Nē. Es teiktu, ka tas izaug no tā. Bet es sacītu tā tad vēlreiz, kas ir virziens? Virziens ir par to, egocentrisms, centrēties sevī, centrēties savās interesēs, kas līdz ar to nozīmē es un tie pārējie ir bīstami. Un virziens, kas no tā izaug bieži vien, ir sabiedrība, kurā dominē vienkārši spēks un varenība. Jo tāpēc, ka tas atbilst šai domāšanai, tas atbilst šai instinktīvajai kaut kādā ziņā struktūrai, kur faktiski uzvar stiprākais, līdzīgi kā tas ir dabā. Katrā barā ir kaut kāda hierarhija, viņa ir ļoti skaidra, un līdz ar to tie, kas ir bara virspusē, tiem ir neierobežotas iespējas, tiem, kas ir bara apakšā, atliek vienkārši dalīties ar visiem saviem resursiem un aiziet bojā. Austrumi, rietumi ir ļoti neprecīzs formulējums. Vienkārši mēs šeit Latvijā kaut kādā ziņā esam bijuši visu laiku uz tām impēriju robežām. Mums visu laiku ir bijis kaimiņš austrumos, kurš ir, piemēram, ilgu laiku vispār kaut kādā mongoļu jūgā bijis. Tā tad riktīgi, es atvainojos, tāds, aziātisks noskaņojums tajā visā ir bijis ļoti skarbs, no kā arī daudzas, kā jau pētnieki to ir pētījuši, daudz sekas ir līdz par šim brīdim kaut kādā ziņā palikuši. Tirānija, jā. Absolūti tirānija, absolūts totalitārs pareizums un tā tālāk. Un ja tu gribi izdzīvot, tad tev jāiekļaujās tajā struktūrā un tu nedrīksti neko ne pa labi, ne pa kreisi. Tu vari varbūt izrādīt mikroempātiju kaut kādā, tādā ļoti cilvēciskā līmenī, lai gan arī nē. Ja, piemēram, Krievijā tu aizstāvēsi kādu opozicionāru un tur pārāk labi par viņu izteiksies, tad īstenībā tev pašam var būt kaut kādas sekas, vai ne, kā to piedzīvoja kaut kādi advokāti un vispārējie, kuri beigās paši tiek vajāti, vai nezinu, dažādiem virsrakstiem. Bet tātad tas sadalījums austrumi rietumi ir tāds bišķi nosacīts. Bet, ja mēs skatāmies valstiskā līmenī, tas ir jautājums par liberālo demokrātisko sabiedrību, iekļaujošo, inkluzīvo sabiedrību, iepratī cietai, strukturētai, totalitārai, autoritārai pārvaldei un valsts modelim. Ja mēs skatāmies uz kaut kādu savstarpējām attiecībām, tad viens virziens ir šis empātiskais virziens, otrs ir vairāk vai mazāk tāds, kā lai saka, neiejūtīgi egocentriskais, mēs savējie par savējiem un pret visiem pārējiem. Ja mēs skatāmies tajā evolūcijas līmenī, tad tur tomēr es pastāvēšu, ka viens no viņiem vairāk ir tas dzīvnieciskais, instinktīvais līmenis, un otrs ir vairāk tas, kas izriet no apziņas, jo tikai apziņa ir tā, kura ir spējīga iejusties mazliet otrā un saprast, ka man vajadzētu domāt ne tikai no savas perspektīvas, bet arī ieraudzīt, kā otrs jūtās un domā. Tieši tāpēc, lai mēs beigās viens otram nenodarītu pāri. Droši vien arī tīri vēsturiski raugoties, liberālā demokrātija jau izaug no humānisma, no apgaismības, tieši no šiem racionālajiem cilvēku centieniem.
Un tādā ziņā, jā, es droši vien, man būtu ērtāk, es nezinu kā skatītājiem, bet man būtu ērtāk droši vien, ja mēs paliktu pie liberālās demokrātijas, pie tādas iekļaujošas sabiedrības, kurā mēs, ja mums ir jāsaskarās ar dzīves grūtībām, mēs nevis meklējam kādus ārējus ienaidniekus vai ienaidniekus paši savā vidū, mēs nevis tur, kā saka, izslēdzam citus sev neērtos un nepatīkamos, bet ka mēs kopīgi sadarbojamies un kopīgi meklējam, kā mēs varam, kā sabiedrība un beigās kā cilvēks kopumā, kā mēs varam izdzīvot. Tas būtu tas viens spektrs, vai ne, tas galējais liberālā demokrātija, iekļaujoša sabiedrība, kas darbojas kopējam labumam. Un otrā pusē, otrs gala spektrs būtu tātad viena totalitāra sabiedrība, viena izslēdzoša, tāda, kura pastāv uz kaut kādu savu taisnīgumu un visi, kas mums nepiekrīt, tie ir jāiznīcina vai jāizmet laukā. Jā, piedod, es ievilku elpu, tāpēc, ka tu pirmīt man bišķi aizrādīji un teici, ka redzi, kā interesanti, tas nav tik viennozīmīgi. Un es šeit gribētu arī precizēt, ka, protams, kā cilvēks ir cilvēks, viņš jau nevar būt tikai viens vai tikai otrs. Mēs visi dzīvojam pasaulē ar zināmiem nosacījumiem. Un ko es ar to mēģinu sacīt? Liberālā sabiedrība ir nevis vienkārši iekļaujoša, visu iekļaujoša, slepkavošanu iekļaujam, savstarpēju neiecietību iekļaujam, plānprātīgus komentārus uzbrūkošus iekļaujam. Nē. Jautājums ir par to, ka liberālā demokrātija nepiekrīt un neiekļauj šo savstarpējās agresijas attieksmi. Respektīvi, tur ir ekskluzivitātes moments. Bet tā starpība, ko daudz cilvēku neuztver, ir, ka ir daudzas cilvēku grupas, kurām ir iespējams dzīvot, tāpēc, ka mēs vēršamies pret vienu īstenībā ļoti šauru konkrētu jautājumu. Proti, ja tu gribi šeit dzīvot, ja tu gribi kopā ar mums dzīvot, tev ir jāļauj arī citiem domāt un citiem dzīvot. Un ja tu to neļauj, tad mēs esam konfliktā ar tevi. Respektīvi, neiecietība ir pret neiecietību. Jā, neiecietība pret neiecietību. Nav iespējama pasauli, kurā viss tiek pieņemts, jo tā ir vienaldzība, tas nekas nav tādā gadījumā. Un tas ir tas, ko daudzi tie, kas tur tā kā mēģina to, kā tu teici, austrumu virzienu bīdīt, viņi saka, jā, jūs tur virzaties uz haosu, tur būs vienkārši haoss. Eiropā katrs ienāks, darīs, ko viņš grib. Nē, tā nav tā lieta. Taisn otrādi. Īstenībā Eiropa daudzas lietas regulē, un viņai vēl vairāk būtu jāregulē. Attiecībā uz to, ka tas, kādā veidā mēs savstarpēji attiecamies un dzīvojam, tas ir no svara, un mēs nevaram pieļaut visu. Jā, un man liekas, ka šis ir pietiekami svarīgs moments šeit mūsu sarunā. Neiecietība. Tātad liberāla, demokrātiska sabiedrība ir neiecietīga pret neiecietību. Un neiecietība šajā gadījumā ir, es tevi nevaru ciest, tāpēc es gribu tevi nogalināt, vai es gribu tevi nodarīt pāri. Tātad es esmu neiecietīgs. Un liberālā sabiedrība saka, nē, tu nedrīksti. Mēs būsim neiecietīgi pret tevi, ja tu būsi neiecietīgs pret citiem. Jā. Jā, respektīvi, ja tu gribēsi darīt pāri citiem, mēs tev neļausim to darīt. Jā. Kamēr tu esi empātisks, iekļaujošs, iecietīgs, pieņemošs un tā tālāk, mēs arī tev nedarīsim pāri. Jā. Un pieņemošs tas pat nenozīmē, ka tev ir jāpiekrīt visam, ko citi domā. Tu vari, piemēram, savā dzīvē realizēt pavisam citus principus iekšēji un arī savu personisko dzīvi organizēt tā, kā tu to vēlies. Bet tas, ko tu nevarētu darīt, ir tāpēc, ka tu esi nonācis pie kaut kādām atziņām, tāpēc, ka tev ir kaut kāda atklāsme, tāpēc, ka tev ir kaut kādi tavi priekšstati par lietām, ka tāpēc tu tagad metīsies visiem citiem virsū vai vismaz kādiem virsū un teiksi, es regulēšu jūsu dzīvi. Un te es nonāku pie tā... Pirmkārt, tu nevari regulēt citu cilvēku dzīves, jā, bet, piemēram, es uzskatu, ka labai audzināšanai jābūt, kur bērni ir jāsit.
No, tas ir, tu bērnus ievainot gribi. Lūk, tātad liberāla sabiedrība teiks, ok, tev var būt tavi uzskati par audzināšanu, tev var būt tavas pārliecības par kaut ko, bet atkal, tu nedrīksti darīt pāri citiem cilvēkiem. Tajā skaitā tu nedrīkst sist savus bērnus, tu nedrīkst pazemot savus ģimenes locekļus, tu nedrīkst apspiest, nezinu, savu sievu vai savu vīru, un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Respektīvi, tev var būt dažādi uzskati par dzīvi, tavas pārliecības, tu vari dzīvot pats iepratim sev saskaņā ar saviem uzskatiem. Nezinu, es tur neēdu gaļu, vai es tur guļu tikai stundu naktī vai nē. Es varu iepratim sev darīt apmēram, ko es gribu, bet es nedrīkstu darīt pāri citiem. Jā, tas ir precīzi tas moments. Un tas tiek mēģināts nodalīt. Protams, tur ir kaut kādi grūtie gadījumi, ja? Kaut kādas tur robežu situācijas, kurās pēkšņi parādās jautājumi. Un atkal tie kritiķi, kas kritizē šo virzienu, viņi saka, nu redziet, jums tur ir kaut kādi jautājumi. Tā ir kā nebūtu jautājumi otrā galā. Ja? Bet kopumā tas princips ir samērā labi jau iezīmējies un samērā labi apskatāms, izstāstāms, realizējams lielās līnijās. Tieši tas, ko tu sacīji. Un tas, kas tiek darīts, ir mēģināts tad nošķirt, kas ir tā privātā zona, kas ir tas, kas ir tiešām tavi uzskati, tavas pārliecības, un kas ir publiskā. Ar publisko saprotot miedarbību ar citiem cilvēkiem. Ja? Piemēram, tev var būt jebkādi uzskati, bet tādā brīdī, kad tu viņus paudi tādā ziņā, ka tu, teiksim, runā ar citiem cilvēkiem, piemēram, viena no prasībām ir darīt to pieklājīgā veidā, neuzbrūkot otram cilvēkam, nedarot to tādā veidā, ka tu vienkārši veicini kaut kādu maksimālu agresiju citos vai tam līdzīgi. Naida runas slavenā un tam līdzīgi. Mēs saprotam, ka ir jāmācās nošķirt, kur ir tas brīdis, kad tu vari tiešām ticēt, kam tu vēlies, un kur ir brīdis, kad tu esi miedarbībā ar citiem. Bet es gribēju pakomentēt vēl to otru galu. Tas otrs gals ir ļoti strikta hierarhija, un tur varētu teikt, mēs vienkārši izslēdzam tur kaut ko. Bet tā striktā hierarhija, viņas problēma ir tā, ka viņa kalpo vai nu vispār vienam cilvēkam, kas tur augšgalā ir, vai nu šim cilvēkam plus tiem dažiem cilvēkiem, kas ir viņam apkārt. Vai pašā labākajā gadījumā kaut kādam sabiedrības slānim vai slānītim. Un pārējiem tajā visā nav nekādas teikšanas, un vai nu piekrīti, vai nu mēs tevi sūtam uz koncentrācijas nometnēm, vai nu labākajā gadījumā tu vari vienkārši kaut kur no mums aizbēgt. Respektīvi, tur tas labums, ja tā varētu sacīt, tiek mērķēts nevis uz to, lai visai sabiedrībai būtu labums, lai visi varētu sevi realizēt, lai visi varētu dzīvot tā, kā viņi iedomājas. Pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvot saskaņā ar saviem uzskatiem, savām pārliecībām, bet tieši otrādi tā varas vertikāla ir ļoti šaura, pietiekami minimāla, un visa tā sabiedrība, kā saka, ir spiesta pakārtoties tam nelielajam pie varas esošajam slānim. Piemēram, atkal man jāmin tā pati Krievija, kas šobrīd šķiet pamazām gatavojas atkal papildināt savu karaspēku ar kaut kādiem cilvēkiem. Un kādā veidā tas tiek darīts, tiek sakārtota lieta. Proti, šobrīd jau pavēstis tiks sūtīts elektroniskā veidā, un tiklīdz šī pavēsta ir izsūtīta, automātiski reģistros tiek izdarītas izmaiņas, kā rezultātā uz robežas tu, piemēram, vairs nevari šķēsot robežu. Iepriekš, kamēr tas tika papīra formātā sūtīts, tas bija iespējams, ka tu saņem to vai nesaņem, bet tu zini, ka tev nāk tā pavēsti, tu vēl vari paspēt kaut kur aizbēgt. Lai tas nenotiktu šajā jaunajā mobilizācijas vilnī, tu, šādā veidā to lietu sakārto. Līdz ar to absolūti lielākajai daļai valsts pilsoņu tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka ja kāds izdomās tevi mobilizēt, nekur tu daudz neliksies, tad tev jāiet totālā pagrīdē ar visiem ierobežojumiem. Mašīna nedrīkst vadīt, neko nedrīkst darīt, kredīti tiek automātiski tur arī pieskatīti un tā tālāk. Bet Kremlim pietuvinātie cilvēki, kuri no viņiem, viņu bērni, piemēram, ies uz fronti. Es gribētu zināt, vai es tur kaut kādu galveno propagandistu bērnus varētu iesaukt vienkārši regulārajā armijā. Nē, tie dzīvo citā realitātē. Un es pat teiktu, ka ne tikai ir Kremlim pietuvināto,
bet kā var noprast arī no tām dažādām intervijām vai sarunām, ko var klausīties un tā, ka šīs mobilizācijas jau neskar, piemēram, arī kaut kādus Krievijas, lielpilsētas, tur Maskavu vai Sanktpēterburgu, bet skar jau tādas Krievijas nomalas un mazākumtautību cilvēkus vairāk, jo Kremlī jau ļoti labi saprot, ja tu sāksi aiztikt kaut kādu vidusslāni, vai tu sāksi aiztikt kaut kādus augstākos sabiedrības slāņus, pat ne tādus, kas ļoti konkrēti pietuvināti Kremlim, bet vispār, tad tas izraisīs ļoti lielu neapmierinātību. Bet savukārt ar tiem mazajiem neapmierinātiem, ar tiem jau neviens nerēķinās. Tur jau tā lieta. Un tur tiek tas ļaunums tajā visā ir, ka tur tiek it kā divi zaķi šauti. Tātad no vienas puses mēs dabūjam gaļas daudzumu, lai varētu tajā gaļas mašīnā to likt. No otras puses tā ir, kā tu pareizi teici, mazākumtautību. Cilvēki ir disproporcionāli lielākā skaitā, un līdz ar to mēs tā kā attīram savu teritoriju etniski. Reāli tas ir genocīda veids, bet par to, protams, nekādā gadījumā nav iespējams runāt, tāpēc, ka kāds genocīds, tad tu vienkārši esi stingrā režīma kolonijā, ja tu kaut kā tādā veidā gribi diskreditēt valsts, institūcijas vai armiju vai tam līdzīgi. Un līdz ar to mēs redzam, ka it kā ir kārtība, it kā ir ļoti skaidra hierarhija, un turpat kāds saka, mēs esam kristīga nācija un aizstāvam ģimenes un lielas vērtības, bet praksē tas nozīmē, vēlreiz, eliti, un tad kaut kādus cilvēkus, ar kuriem elite tā kā bišķi rēķinās un tā kā, mēģina viņus piesekt, bet savukārt neproporcionāls ciešanas ir visiem pārējiem. Un tas ir tas, kas ir pretstats, empātiskai sabiedrībai, kurā vienmēr tiks sacīts, kāpēc mēs viņiem tagad daram pāri. Vai nu tad visi ejam armijā vienādi, vai nu tad neejam armijā, ja? Bet mēs nevaram darīt tā, ka vienkārši tur burjetus visus vienkārši mēs samalsim miltos. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam izdomājuši, ka mums ir kaut kādā citā valstī jāiebrūk. Un es domāju, ka šī izvēle, vēlreiz atkārtosim, starp tiem lielajiem sabiedrības modeļiem, viņa pastāv, un arī šeit Latvijā tas apjukums tiek radīts tieši tāpēc, ka tie cilvēki, kuri vēlas veidot šo hierarhisko struktūru sev par labu, viņi nebūtu nav mierā ar to, ka kāds tur sāks runāt pretī, ka kāds mēģinās kaut ko teikt, un tāpēc viņiem ir ļoti no svara apkarot to skaidrību, ka ir kaut kādas vērtības un ka ir vispār kaut kādas alternatīvas. Ir tikai mūsu ceļš, vai arī tad haoss un sabrukums. Un man ir skumji to vērot, ka šeit Latvijā arī mūsu politiķi un vispārēji reizēm pūš šajā stabulē. Sacīdami, ka tas, kas nāk no Eiropas, ir haoss, tas, kas nāk no Krievijas, īsti labi nav, bet tā principiāli nemaz mēs tomēr nezinām, kas ir labāk. Mums jāiet savs ceļš. Jā. Te man gan jāpiekrīt droši vien tiem, kuri saka, un arī kā tu pats sākumā teici, ka viena daļa jau to, pieņemsim šo tradicionālo vērtību aizstāvi Latvijā, nav jau tiešā veidā kaut kādi Kremļa aģenti vai Kremļa simpatizanti un tā tālāk. Cilvēki tā kā cīnās par savu viedokli, teiksim tā, ja? Bet, diemžēl, tas ir šobrīd tik veiksmīgi izmantots no Krievijas puses, ka tie naratīvi tiek tā saveidoti, ka šie cilvēki pat nepamana, ka vienā brīdī viņi kļūst par šiem noderīgiem idiotiem, ka vienā brīdī viņi kļūst par tādu Kremļa naratīvu pastiprinātāju un tādu iespējotāju. Nē, bet tas ir tāpat kā jaunā derībā, ja es sacīju. Kā tad tu vari atšķirt avi no vilka? Jo vilks, būdams plēsonīgs, tātad šajā gadījumā tas, kurš nav empātisks, bet kurš ir gatavs visu saplosīt, viņš jau var uzvilkt to avu ādu. Viņš jau var izlikties, ka viņš to visu dara ģimenes vērtību, tradicionālu vērtību, kristietības vārdā un tā tālāk. Kā var atšķirt? Ja es saku pēc augļiem. Un šeit es gribētu sacīt, katram šodienas sabiedrības cilvēkam ir jāsaprot, ka mēs stāvam stacijā, vai mēs nestāvam, es gribu cerēt, ka mēs vēl tomēr bišķi virzamies, bet vienalga, mēs braucam pa sliedēm. Aiz muguras mums ir
jau pazīstamā lieta. Padomju Savienība, aiz muguras mums ir visa iesnībā pieredze, kāda mums ir bijusi ar totalitāriem režīmiem un tā tālāk. Priekšā mums ir zināma un reizē mazliet nezināma iespēja izveidot to citu civilizāciju. Un jautājums jau nav par to, vai es esmu Kremļa aģents, vai es esmu vienkārši kaut kādas alternatīvās pasaules redzētājs. Jautājums ir, uz kurieni tu brauc, mīļais? Ar to, ko tu tagad saki, uz kurieni tu īstenībā gribi virzīties. Un tad, kad man kāds sāk stāstīt, ka es gribu vispār uz citām sliedēm būt, tad man jāsaka, pagaid, tas ir ļoti jauki, kamēr tu tās sliedes izveidos, tad arī runāsim. Bet pašlaik tad mēs braucam uz to pusi vai uz šito pusi. Un tas ir tik tādā ziņā skumīgi, ka mēs reizēm neuzdodam šo jautājumu, kam mēs īstenībā palīdzam, piepalīdzam un kādā veidā mēs tajā visā kopējā diskursā un kustībā iesaistāmies. Nu jā, to mēs runājām jau pagājušajā reizē, lietodami to līdzību, ka tur aiz tās lielās sienas tur dzīvo tie cilvēkētāji, vai ne? Un sacīt, ka es gribu būt neatkarīgs. Es tagad aizvākšos aiz tās sienas un mazu būdiņu sev tur uzcelšu, un nākamā naktī jau atnāks un apēdīs vienkārši. Ja? Varētu jau kādu sacīt, ka te tāda falša alternatīva tiek iedibināta, ja? Bet tā ir diezgan reāla. Un patiesībā viņa ir bijusi reāla gadu desmitiem ilgi jau, sākot no Otrā pasaules kara beigām, izveidojoties augstā kara situācijai, šim pretpolam, šai pretstāvēji starp rietumiem, rietumu cilvēces, rietumu civilizāciju, rietumu politiku un Padomju Savienību un tās satelītiem. Šobrīd jau nekas nav mainījies. Tikai, Padomju Savienību zināmā mērā ir nomainījusi Krievija, tur vēl ir pieplusojusies klāt Ķīna, tur vēl ir pienākusi klāt Ziemeļkoreja, var sakot, tur šis bloks... Bet tas jau arī toreiz bija tas pats. Viņš arī toreiz bija tāds vairāk vai mazāk, jā. Bet, kā saka, Padomju Savienība bija tas vadošais, jā. Bet šobrīd pēc būtības nekas tiešām nav mainījies. Lielās līnijās tas ir jautājums, uz rietumu pusi vai uz austrumu pusi. Jā. Un tāpēc es tā tiešām saku, es varu cienīt cilvēka personisko viedokli un tā tālāk, bet es domāju, mums ir katram jāuzdod jautājums vēlreiz, uz kurieni mēs braucam. Tas ir tā kā mēs stāvam pie tiem ratiem un viens stumj pa labi, otrs stumj pa kreisi, un tu vari teikt, ne, bet es to stumju citu iemeslu dēļ, bet jautājums ir, uz kurieni tu to stumj. Un tas, manuprāt, tā ir tāda svarīga nianse. Ko man darīt, ja, piemēram, es saprotu, kaut kādā konkrētā jautājumā man ir viedoklis, kas nesaskan ar kaut kādu nosacīti rietumniecisko viedokli? Piemēram, genders. Labi, es ievilku elpu. Jā, ievelc elpu. Es izpūšu elpu. Gendera ideoloģija. Tagad viss tā jāsgar ar Stambulas konvenciju. Pieņemsim. Ir konservatīvi noskaņoti politiķi, kuri atbild uz konservatīvi noskaņota vēlētāju, kaut kādu tur reakciju, mēs tā varētu teorētiski. Viņi arī veido viņu. Viņi ne tikai atbild, bet viņi veido viņu. Viņi paši uzkurina šo mītu. Viņi saviem spēlētājiem saka, mēs esam jūsējie, balsojiet par mums, jo mēs ar genderu cīnamies. Un vēlētājs saka, kas tas tāds ir? Mēs jums izstāstīsim. Tas ir tas, ka visi tur to un to. Labi. Pieņemsim, ka šīs saites starp politiķu un vēlētāju nav. Vai viņi ir atžgārni, viņi ir otrādi. Normālos apstākļos vēlētājiem būtu jādiktē dienas kārtība priekš politiķi, pie mums Latvijā ir otrādi. Es arī par to esmu kādreiz izteicies. Bet labi, pieņemsim, ir politiķis, konservatīvi noskaņots, kuram ir iebildums pret kaut ko Stambulas konvencijā. Un tas risinājums, kuru šobrīd piedāvā Latvijas konservatīvie politiķi, mēs piekrītam visam, kas attiecās uz vardarbības apkarošanu. Mēs esam pār to ar rokām un kājām. Bet mums, nepatīk tur tā gendera ideoloģija. Izņemsim ārā vai atteiksimies no Stambulas konvencijas, mēs dosim savu nacionālā līmeņa deklarāciju. Un tagad jautājums. Vai atbildīgam Latvijas politiķim, vai viņam būtu
jāsaka sev tā, man riebjās visi vārdi, kas saistās ar genderu un dzimti un tā, es ciest nevaru, man slikti paliek, man liekas, tas ir drauds Latvijai, bet es saprotu, ka virzība uz rietumu demokrātiju, uz liberālu demokrātiju ir svarīgāka par šo manu nepatiku vai manām bažām, ka tur ir kaut kāds apdraudējums. Tāpēc es paklusēšu par to, kas man nepatīk, un es ļaušu, lai tas virzās tajā virzienā. Nē, redz, tagad tu pasaki to tādā veidā noformulē, ka es paklusēšu par problēmu, kuru es redzu. Tad es teiktu, neklusē. Jā. Bet es teiktu pavisam citu lietu. Tas jautājums ir sekojošs. Vai virzoties pretī empātiskai sabiedrībai, kura numur 1 aizstāv katra individa tiesības uz viņa patstāvīgo privāto personisko dzīvi, vai šīs sistēmas ietveros es nevaru cīnīties ar tiem, no manas perspektīvas lūdzu piedodiet, bet es pateikšu to, absolūtiem fantomiem, kas šobrīd tiek ģenerēti. Kas tur viss varētu būt? Vai es nevaru ar tām iespējamām hipotētiskajām sekām cīnīties ar tiem līdzekļiem, kas ir normāli rietumu sabiedrības līdzekļi. Likumdošana, tiesu sistēma, savstarpējs dialogs un diskusija, spēja sadalīt, kas uz ko attiecās. Jeb tiešām man vienīgais variants ir vērsties atpakaļ pie austrumiem, kuri man māca, ka ar dažām idejām cīnās vienkārši likvidējot viņu pārstāvjus. Apklusinot, ar varu aizliedzot tādā veidā domāt un tādā veidā dzīvot. Lūk, tas ir tas jautājums. Un es domāju, ka par šo jautājumu Latvijā pārāk maz tiek runāts. Un es gribētu ļoti nejaukšu šovakar būt. Un es gribētu sacīt, ka jebkurš politiķis, Latvijas politiķis, vienalga kādai partijai viņš pieder, kurš mēģina man iestāstīt, ka Eiropas kopējā attīstība un šī liberālā demokrātija neaizstāv cilvēku pret, piemēram, seksuālu vardarbību, vai ir absolūts nekompetents cilvēks, vai viņš nav izdarījis savu mājas darbu un viņš nav sapratis, kādi instrumenti ir viņu rīcībā. Jo, piemēram, viens no mītiem ir tāds, ka Stambulas konvencija, kas ir pilnīgs muļķības, bet ka Stambulas konvencijā pieminētie termini, kas pašā konvencijā tiek izskaidroti, kā viņi īstenībā ir jāsaprot, ka tos varētu kaut kā mēģināt, līdz beidzot viena no Latvijas politiķiem teica apmēram sekojošu tekstu, ka lūk 50-gadīgs vīrietis izdomās, ka viņš ir 7-gadīga meitene un ies tagad dušā ar citām meitenēm un līdz ar to tām meitenēm darīs pāri. Un tad es gribētu šai politiķai sacīt, lūk, tādas idiotijas dēļ arī tā konvencija būtu jāpatur, kur tas, protams, nenotiks, tāpēc, ka Latvijā visiem ir vienalga, kas ar Latviju notiek. Viņiem ir svarīgi, ka viņi tiek pie silas. Bet kas ir tā idiotija? Tāpēc, ka tā konvencija aizstāv to, ka nekāda veida seksuāla vardarbība pret mani nevar notikt. Arī pat sociālu dzimumu vai saziņkārtu dzimumu dēļ. Un tieši to meitenīti tai dušā šī konvencija aizstāv pret vīrieti, kurš nezinu, ko ir iedomājies. Jo šī ir konvencija, kur aizstāv pret vardarbību. Un pamēģina pagriezt to pilnīgi otrādi. Un sacīt, nē, mēs tagad šādu lietu nespēsim izķert, mēs neko nevarēsim izdarīt ar tādu lietu. Ir pilnīgas absolūtas muļķības. Tev nav jāpūš Putina stabulē, tev nav jācīnās par kaut kādām sasodītām pseido vērtībām, lai tu varētu novērst šādu lietu, jo šī lieta novēršas tieši ar Stambulas konvenciju. Tātad tās lietas, kas tiek starp rindiņām ierakstīts kā hipotētiska varbūtība, tiek apkarotas ar burtu, kas ir rakstīts šajā konvencijā. Ka tu nedrīksti īstenībā diskriminēt nevienu cilvēku. Jo tā ir seksuāla vardarbība, ja kāds tev nāk līdz dušā, ar kuru tu negribi iet dušā. Un vispār viss šī ideja par to, ka tagad būs, es nezinu, kas tur Krievis ir tas narratīvs, vienotā toalete, piemēram. Vīriešiem. Un es vienmēr gribu, tev mājās atnāk kādreiz ciemiņi. Atnāk, teiksim, vairāk ciemiņi.
Vīrieši, sievietes. Nē, nu... Tev ir divas dažādas toaletes, vīriešu toaletes, sieviešu toaletes. Ja tur sākās seksuāla uzmācība obligāti pie durvīm vai iekš durvīm. Nē, mums ir viena toalete mājās. Nāk gan draugi, viena dzimuma, gan otra dzimuma. Tad ko tu ģenerē kaut kādas falšas lietas? Un tas ir tas, ka es teiktu tev tā, kompetentam politiķim vajadzētu teikt savam vēlētājam. Es jūs dzirdu. Jums liekas, ka nav labi tur tie kaut kādi ka var būt kaut kādas problēmas, ka var tagad rasties kaut kādi jaunas vardarbības formas, tāpēc, ka tie dzimumi tur, vai ne, un tā tālāk. Es jūs dzirdu, es par to esmu nomodā, man ir instrumenti, ar ko es varēšu to apturēt. Nē, nu, tā jau būtu jābūt, bet ir jau pilnīgi otrādi. Tieši tā, kā mēs runājām. Politiķi liela daļa ir nekompetenti, un tieši otrādi. Vēlētājs jau kā reiz neko nezina. Vēlētājs nav ne lasījis, ne dzirdējis, ne iedziļinājies, ne saprot. Kāds ir iedziļinājies? Kāds varbūt ir iedziļinājies, bet caurmēra vēlētājs nē. Un tieši tie ir politiķi, kuri sāk biedēt to nabaga vēlētāju ar ar attiecīgām, briesmām. Jā, un tad iznāk tā, ka, sakot, lai es varētu ienīst, kaut vai, piemēram, citas orientācijas cilvēkus, tad es labāk atmetīšu šo deklarāciju, šo kopējo konvenciju, kura īstenībā cīnās par to, ka nedrīkst ienīst un nedrīkst pārdarīt vēl daudzām citām sabiedrības grupām, ne tīpaši sievietēm un ģimenes locekļiem. Es ļoti gribētu, lai mēs Latvijā šeit bišķiņtiņi būtu redzīgāki un vēlreiz saprastu, ka tā ir tā migla, kas tiek pūsta acīs, par to, ka mums nebūs iespējams darīt labu, ka mums nebūs iespējams aizstāvēt savas tiesības tiesiskā valstī. Un tā nav taisnība. Un es gribu atgriezties atpakaļ pie jēdziena neiecietība. Patiesībā tā visu laiku ir cīņa par to, ka ļaujiet man būt neiecietīgam. Jā. Un es iedomājos, mēs runājām par šīm galējībām. Rietumu kultūra, liberāla demokrātiskā, iekļaujošā sabiedrība un austrumu despotiskā, totalitārā, izslēdzošā un tam līdzīgi. Un patiesībā mēs kā sabiedrība, mēs varam iedomāties šo kā tādu grafiku, ja, vai kā tādu grafiku, kur vienā galā tad ir viena galējība, otrā ir otra. Mēs kā sabiedrība, es gribētu domāt, lēnām virzāmies uz to liberāli iekļaujošo. Jo tas ir loģiski. Tas ir loģiski, ja. Mēs kā bet katrā tajā punktā, kurā mēs kā sabiedrība atrodamies, tās sabiedrības iekšienē, tur ir šī spriedze, kur kādiem cilvēkiem velk joprojām uz otru pusi, un kādiem cilvēkiem velk uz otru pusi. Un mēs tuvojamies aizvien, mēs pat virzoties tajā rietumu virzienā, mēs visu laiku šo spriedzi jutīsim. Tur būs kādi, kuriem vilks uz otru pusi, un kādi, kuriem vilks uz to pusi. Saprotu, ko es gribu pateikt? Ja? Ka tā iekšējā cīņa visu laiku notiek. Neraugoties uz to, ka varbūt mēs kā sabiedrība virzāmies pretī rietumu sabiedrībai, tā iekšējās cīņa tur kaut kādos cilvēkos visu laiku būs. Protams, es teiktu tomēr vēlreiz, ka tas ir informācijas karš. Un atkal man jāsaka, vietējie politiķi, viņi varbūt es ceru, ka viņiem nemaksā Kremlis, protams, ka nē. Bet tai pašā laikā, viņiem ir vēlēšanas. Nekādu tādu sakarīgu risinājumu Latvijas problēmām es nevaru piedāvāt, tāpēc, ka viņas ir ļoti ilgas un ļoti dziļas un saistītas ar problēmām pasaulē. Tad es varu savam vēlētājam kaut ko stāstīt. Un tas, ko tu saki, ir, es ļoti apšaubu vēlreiz. Es patiešām ļoti apšaubu. Ja mēs paņemtu neitrālu, cilvēku, tādā, kaut kādu abstraktu cilvēku dabūtu kaut kur, kas ir dzīvojis... Latvieti vidējo. Pat nē, bet kas ir dzīvojis ārpus nosacīt šīm te ļoti lielajām, jau peripētijām, visos masu mēdījos un tā tālāk. Un mēs viņam iedod Stambulas konvenciju. Un mēs teiktu, izlasi tagad. Viņš tur lasa,
sociālais dzimums. Viņš paiet bišķi apakaļ, kā tas tiek definēts. Sabiedrības priekšstats par to, ko nozīmē būt vīrišķam, sievišķam, vīrietim, sievietē. Okay. Par ko ir šī Stambulas konvencija? Ja mēs viņam jautātu, vai tev paliek bail no viņas? Vai tev tiešām liekas, ka Latvija nācija ir apdraudēta? Es nedomāju. Nē, bet skaidrs. viņam ir iestāstīts, ka, zini, tu jau izlasi, bet tu nemāki izlasīt. Reku, mums tur tas eksperts XY, viņš tā izlasīja, tādā leņķī paņēma to visu, un tad vēl pielika klāt visu to, kas ir tajos avotos, un šajos, un tajos, un šajos, un viņam sanāk. Nē, tas, ko un tāpēc tev jābaidās. Jā, bet tas, ko es saku, klausoties politiķu retoriku, klausoties arī cilvēku sarunu valodu, respektīvi ikdienišķās sarunas virtuvē, kā saka, un tam līdzīgi. Man ir sajūta, ka mēs, kā sabiedrība kopumā, varbūt arī virzāmies lēnām tuvāk aizvien rietumiem un liberāli iekļaujošai sabiedrībai, bet daudzos cilvēkos ir šī izjūta. Ļaujiet man vēl kādu ienīst. Ļaujiet man vēl kādu nepieņemt. Ja? Ļaujiet man vēl būt neiecietīgam pret kādu. Ļaujiet man ienīst kādu. Jā. Ļaujiet man būt neiecietīgam. Atstājiet man kādas sabiedrības grupas vai atsevišķus individus, pret kuriem es drīkstu vērst savu neiecietību. Par to ir cīņa, manuprāt. Tāda vārdā nenosaukta problemātika. Es gandrīz vai tā teiktu. Vārdā nenosauktā problemātika ir ļaujiet man vēl pagaidām kādu neieredzēt. Jā, bet tas taču ir tikai patīkami kaut kādā ziņā. Ka tev ir pilnīgas tiesības kādu ienīst. Un tad, kad šie cilvēki, kuri ļoti grib vēl kādu neieredzēt un tam līdzīgi, kad viņi jūt, ka viņiem sašaurina to telpu, viņi paliek aizvien tādi dusmīgāki. Jā, un es domāju, tas tikai garām ejot gribu vēl piebilst, ka tas šobrīd Eiropā, teiksim, tādā pētniecības līmenī, psiholoģijas līmenī, psihoterapijas līmenī ir ļoti ejoša lieta. Proti, pēdējos gados ļoti tiek daudz runāts tieši par dusmām, par dusmu to emociju, un tā izskaitā par to, kāpēc cilvēkiem patīk politiķi, kuri dod, tieši tā kā tu teici, dod leģitimāciju mūsu dusmām. Jo saprot, kā ar dusmām mēs varam strādāt daudzos dažādos veidos, bet viens no veidiem ir saprast, kas tās ir pa bailēm, kas ir apakšā, kas ar mani patiesībā pašu tur notiek. Ja? Bet dusmu brīdī jau man neliekās, ka tas ir pa manām bailēm vai ka tas ir pa mani vispār. Tur vienkārši tas ir sliktais un tur tie ir sliktie, vai ne? Dusmas ir viens no labiem mehānismiem, kā es varu projicēt uz citiem kaut ko. Un tieši tā, kā tu saki. Man ir apnicis, ka es vairs nedrīkstu to, un es nedrīkstu šo, un es nedrīkstu tagad vienkārši vai ne, izpausties un ņirdzīgi izteikties vai kaut izrīkoties. Un jā, ko tad lai es daru ar tām dusmām? Un tā vietā, lai saprastu, paga, bet tās dusmas tevī rodās, un varbūt ir beidzot pienācis laiks patiešām uzdot šo jautājumu, ko lai es ar savu iekšējo instinktīvo daļu daru, un kā es ar to varu iemācīties sadarboties un sadzīvot. Tā vietā es meklēju kādu, kas leģitimētu šīs manas tiesības, nedot līdzvērtīgas iespējas un ienīst kādu. Jā, bet zini, man ir tāda sajūta, ka pret šo virzienu ir jau cilvēki cīnās, un ļoti daudz cīnās. Pret kur virzienu? Pret došanos rietumu virzienā. Ja? Mēģina to kavēt un dara to apzināti un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tas ir tomēr vairāk vai mazāk neapturams. Un zini, kādā nozīmē? Ne tikai tādā, ka tur ir tāda politiskā cīņa un pretstāvi un ir arī sakarīgi domājuši politiķi, bet arī pati dzīve. Pati dzīve mūs piespiedīs. Nesen bija ziņa par to, ka Romas katoļu baznīcā trūkst priesteru. Latviešu nav. Latvieši negrib iet studēt par priesteriem, negrib kļūt par priesteriem. Un katoļu baznīcai priesteri ir vajadzīgi. Un ko viņi dara? Viņi importē, kā saka, vispirms no Polijas,
tad vēl no kaut kur no Eiropas, un beigās no Nigērijas, beigās no Indijas, un skaties, drīz vien Latvijas konservatīvie vēlētāji vai Latvijas konservatīvā publika ies iekšā katoļu baznīcās, un tur priekšā būs melnādaini priesteri, kuri runās tīrā latviešu valodā. Un skat, gribot, negribot, tev būs jāsāk pieņemt tas citādais. Un ja varbūt tu tur agrāk izteicies nicinoši par kaut kādiem citas tautības cilvēkiem, citas ādas krāsas cilvēkiem, tu varēji atļauties to darīt. Bet tu vairs to nevarēsi, jo tavā paša draudzē būs melnādains priesteris. Respektīvi, pati dzīve un Romas katoļu baznīca lēnām un pamazām palīdzēs Latvijas sabiedrībai tā kā rēķināties, ka tā cieņa un tas respekts ir kaut kā jāizrāda aizvien vairāk un vairāk. Tāpēc, ka tā vienīgā alternatīva, patiesībā ir 3 alternatīvas. Tātad viena alternatīva ir, ka mēs mācāmies sadarboties savā starpā. Otra alternatīva ir, ka mēs vienkārši visi pret visiem karojam, ir totāls haoss. Un tanī brīdī uzvar vienkārši stiprākā banda. Vai trešā alternatīva ir, lūk, šis despotiskais cietais režīms, kur jebkurš pīkstiens nost no valdošās domas un ideoloģijas vienkārši nozīmē represijas un spaidus. Un līdz ar to tas ir tas, ko mēs runājam par augļiem. Ja? Tas ir tas, ko mēs runājam par augļiem. Un es tev pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka Latvijā ir vairākas jau tādas ironiskas lietas, ko Dievs ar mūsu sabiedrību dara. Dievu saprotot to lielo realitāti, kas mūs visus veido un rada un kas ir klātesoši. Ja? Un šī ir viena no tām ironijām. Šī ir viena no tām ironijām, ka mēs esam tik konservatīvi, tik pareizi savos uzskatos, pareizāk par visām rietumu kaut kādām katoļu diecēzēm, pareizāk par nemaz nerunāsim. Pašu Romas pāvestu. Jā, tikai viena problēma, tas viss iestrēdzis ir. Ja? Un mums vajadzīgi tagad cilvēki no citurienes, lai kaut kādā veidā mēs vienkārši varētu vispār šeit darboties. Un tai pašā laikā, pareizi jau tu saki, mēs nevilšus esam spiest ieraudzīt, ka tie ir normāli cilvēki. Viņus tas bišķi savādāk, ok, bet ja mēs varam viņus dzirdēt, ja mēs varam viņus saprast, viņi izrādās ir normāli cilvēki. Bet kas tad notiek? Ja? Un es piekrītu, Hēgels jau to teica, ka tas lielais pasaules gars, viņš ir tāds viltīgs. Ja? Ka viņš iet uz priekšu un neatkarīgi no kā, ko tie pārējie dara, viņš iet uz priekšu. Ir tikai maza nianse. Var atkrist atpakaļ. Var būt tās dejas solīts, 2 soļi uz priekšu, 1 solīts atpakaļ, 3 uz priekšu, 4 atpakaļ, 2 atkal uz priekšu. Bet vienalga aizvien uz priekšu. Protams, tāpēc, ka tad, kad reiz tā attīstība ir uzņemta tajā virzienā, ka mums ir jāmācās sadarboties, nevis vienkārši vienam otru apkarot, tas neapšaubām ir tas virziens. Bet tad, kad tu minēji tās 3 alternatīvas, vai mēs sadarbojamies, vai visi ar visiem, vai tur ir stingrā roka, es domāju, viens tāds, pat nevis viens tāds, bet starptautiskā līmenī mēs esam šo redzējuši. Pie dažādām valstīm, un īpaši, teiksim, tuvajos austrumos. Mēs esam redzējuši, piemēram, tas pats Asada režīms kādreiz Sīrijā, ja? Vai tas pats Huseina režīms kādreiz Irākā. Vai Kadafī. Absolūtas diktatūras. Tā viss ir paņemts tādā dzelzs dūrē, ka tur iepīkstēties neviens nedrīkst, izņemot pie varas vertikālas esošos un privileģētos. Tie pārējie pīkstēt nedrīkst. Tajā brīdī, kad šī diktatūra, un teiksim tā, vai cilvēki ir laimīgi tajās diktatūrās? Nē. Laimīgi ir tie, kuri ir pie varas, pārējie kaut kā ir iemanījušies izdzīvot. Ja viņam galvu nenocērt, viņš ir laimīgs par pašu faktu, vai ne? Kaut kāds zināms dzīves robežiņas arī viņam tiek dots. Protams, ka ne. Bet principā, katrs ir atradis... Tāpēc, ka tas stagnē. Protams, katrs ir atradis kaut kādu savu izdzīvošanas nišiņu, tieši tā kā padomu laikos apmēram, tās nišiņas ietvaros, tu tur mēģini kaut kā izkārpīties un izgrozīties. Bet tajā brīdī, kad šīs diktatūras krīt, tajā valstī iestājas absolūts haoss. Tur patiešām
Visi sāk karot, tur visi ņem rokā ieročus, jo tā dūre taču ir darījusi ko? Tā ir turējusi to naidu, tās dusmas, tā ir apspiedusi to netaisnības izjūtu, un tajā brīdī, kad tā dūre sprūk vaļā, tad tur tiešām naids ir vispārējs visiem uz visiem. Jā. Lūk, vai šīs ir tās divas realitātes, kurās mēs gribam dzīvot? Nu tā reāli tas ir, kur mūsu Latvijas politiķi grib dzīvot šādās divās realitātēs. Mēs kā cilvēki gribam dzīvot vai nu tādā vai tādā realitātē. Mēs esam to redzējuši uz politiskās skatuves. Kas notiek šādās valstīs? Un tad ir trešā alternatīva. Patiesībā, lūk, minētā liberālā demokrātija, iekļaujošā sabiedrība, kur nav dzelzs dūres, kur nekaro visi ar visiem, kur visi ar visiem mācās sarunāties, kur visi mācās sadarboties, kur politiķi ir ievēlēti nevis, lai viņi tracinātu vēlētājus, bet lai meklētu labākos risinājumus, kā attīstīt valsti, kā uzlabot infrastruktūru, kā izglītību kvalitatīvāk padarīt, kur cilvēki nāk kopā, liek kopā gudrākās galvas, lai meklētu labākos risinājumus. Nevis vienkārši, lai tracinātu savus vēlētājus. Un vienkārši ar mērķi noturēties, kā tu saki, pie varas, noturēties pie silas kaut kādā konkrētā brīdī. Jā. Es tev pilnīgi piekrītu, un es domāju, ka tas trakums ir, ka tā dzelžainā vara, kas liekas tā kā simpātiska tur, vai ne, viņa ir ļoti stagnējoša, jo viņa nomāca iniciatīvas, un labs piemērs ir tā pati Kuba, kura savā laikā lielījās, ka tur ir paši laimīgākie cilvēki, bet tad, kad tur aizbrauc, nu, tad tās mašīnas ir no 60. gadiem. Ne, nu labi, tur bija embargo Kubai. Labi, es vienkārši stāstu par to, labāks piemērs ir Ziemeļkoreja. Tur arī ir embargo. Nu labi, bet cikot īsā versija, ka es stāstu, ka arī Padomju Savienība jau, mēs redzējām to milzīgo starpību. Tad, kad dzelzs priekškars krita, kādas ir tehnoloģijas, kādas ir attīstības, kādas ir preces rietumos un kādas ir tās labākās, kas mums bija Padomju Savienībā uz to brīdi. Ja, datori, piemēram, un vispārējais. Ja. Līdz ar to mēs saprotam, ka tā ir stagnācija. Un vēl klāt pie tām, jā, ja mēs cilvēkiem nemācam normāli domāt, nebaidīties, sadarboties, ja mēs to viņiem nemācam, tad viņi to neiemācās. Un tad viņiem ir tikai vergs. Ja viņš ir vergturis, ja viņš ir tādā ziņā nedomājošs, tad vienīgais, kā viņi var saņemt, ir dūrē. Un es domāju, tas ir tas, kas mūsu austrumu kaimiņu valstī ir tas lāsts. Ka viņi netiek vajā no tā, ka mums ir vajadzīgs cars, jo mēs esam tik kaut kā nespējīgi paši organizēties. Mums vajag to centrālo varu, bet tad, kad mums ir tas cars, vai viņš ir tāds vai savādāks, tas arī tieši veicina to, ka mēs vēl ar vienu neesam spējīgi savā starpā. Tā ir tāda lejupējoša spirāle. Jā. Bet mēs esam vairāk kā stundu jau runājuši, stundu un 3 minūtes, tā kā liels paldies, ka mēs varējām atkal šajā brīdī būt kopā. Bet es domāju tiešām, ne tāpēc, lai naidotos savā starpā, bet lai vienkārši tā ieraudzītu, kā tu tur sākumā teici, to kopā, un ir vērts ik pa brīdim to sev atgādināt. Ka vienalga, kā mēs esam motivēti, beigās tiem ratiem ir jābrauc uz vienu vai uz otru pusi. Vai ne? Jā, diemžēl nekas šajos lielajos uzstādījumos joprojām nav mainījies. Tas virziens ir principiāli jāizvēlās. Vai iekļaujošāka sabiedrība, vai ja ļoti gribās turpināt kādus ienīst un nicināt un necienīt, tad jā, ir alternatīvas pasaulē. Ir valstis, kurās var droši izrādīt naidu viens pret otru joprojām. Ja? Bet vai mēs visi kopā gribam tādu dzīvi dzīvot? Laikam jau nē. Tādēļ turpināsim domāt, turpināsim diskutēt un turpināsim jācer tomēr soli pa solītim tajā rietumu kultūras virzienā virzīties. Paldies, draugi, uz tikšanos citās reizēs Elizejā un Doma improvizācijās. Visu labu! Visu labu!